Pārdevēji man jautā, cik ilgi ir pareizi taisīt follow-up klientam. Es teikšu tā, globāli skatoties, ir divi scenāriji, kad mēs beidzam taisīt follow-up. Numur 1, klients nopērk. Numur 2, viņš mums pasaka, ej, protams, kad ir nianses. Ir ļoti daudz faktoru, kas tev ir jāņem vērā. Piemēram, viens no tiem – potenciālā darījuma lielums. Ja potenciālā darījuma lielums ar šo te vienu klientu ir 50 eiro, savukārt tev stāv rindā 5-6 klienti, kur darījuma lielums ir 1000, tad tev ir pašam jāizvērtē, vai laiks, ko tu tērēsi taisot follow-up klientam pa 50 eiro, būs tā vērts, vai tomēr to var izvērtot vērtīgāk, taisot follow-up vērtīgākiem darījumiem. Un ir daudz dažādi citi faktori, kas tev ir jāņem vērā. Pārdošanā ļoti daudz, kas ir uz jušanu, un tev ir pašam jāizmanto loģiskais saprāts un jāsaprot, vai šim klientam man ir vērts vēlreiz zvanīt, vai tomēr nav. Taču lielos vilcienos mēs taisam follow-up tik ilgi, kamēr klients nopērk. Ietego komentāros draugu, kurš nekad netaisa follow-up klientiem.